Labdien visiem Rīga TV 24 skatītājiem. Esam tieši raidījumā, ko notiek Rīgā, un kā ierasts, tad tagad jau ceturtdienās 3:30, kad apskatīsim visu kopā, visu par un ap pasākumiem un norisēm un visu kaut ko, kas tad ir aktuāli, kas ir gaidāms šodien un arī turpmākajās dienās. Atklāsim interesantas, bet spontānas lietas, kas to zina, varbūt kādā no šādām lietām jūs arī esat piedalījušies paši vai tikai plānojat to vēl darīt. Jāsaka, šī un turpmākās dienas būs ārkārtīgi bagāts ar visdažādākajiem koncertiem un visu kaut kādas dejas izrādes. Un Staro Rīga, protams, par ko mēs izrunāsim. Kas tad ir skatāms arī šeit patās pie mums un dejas koncerti un izrādes, dokumentālas filmas. Principā visu, ko jūsu sirds var vēlēties, jums tikai ir jāizdara tā liktenīgā izvēle, kur no pasākumiem doties. Bet pirms ķeramies klāt visiem pasākumiem, jāiepazīstina jūs ar man šīs dienas pagaidām vienu viesi, bet tā spontāni pievienosies vēl viens viesis un pievienosies mums Matīs Babris, bet šobrīd pie manis studijā ir Andra. Sveika, Andra! Sveika! Es tā skatos, mums arī šobrīd aiz muguras slēpjas tāda interesanta lieta, Facebook lapa spontānais pārgājiens. Un kā izrādās, tad tā ir tiešām tāda ārkārtīgi spontāna lieta, kur iespējams arī kāds no jums var ņemt dalību. Bet kā tad tas viss notiek? Kādēļ tas ir spontānais pārgājiens? Jā, jūs redzat, mums ir lapa, izstāsta ļoti oficiāli, bet patiesībā tas viss sākās spontāni. Mēs pāris jaunieši, studenti vai skolēni vienā piektdienas vakarā izlēmām, mēs kaut ko gribam, mums kaut kas ir jādara, mums jāizraujās no šīs rutīnas, un tā arī radās pirmais pārgājiens. Mēs devāmies uz Ķemeru purvu vakarā ar vilcienu. Jūs tikai trietā arī gājāt? Pirmajā pārgājienā. Pats pirmais oficiāli mēs bijām 9 cilvēki, bet tās ziņas tika nodotas personiski no vienam otram. Un tā arī mēs savācījāmies un devāmies ar vilcienu uz konkrētu vietu Latvijā. Un tur pavadījām visu nakti pārgājienā, jo, ja tu aizdodies prom ar vilcienu, tad tev kaut kas ir jādara līdz pirmajam vilcienam, respektīvi. Un tad, jā, mēs dažādi piedzīvojumi notiek šajās naktīs. Jā, tas var būt pilnīgi spontāns maršruts. Varbūt iepriekš zināma tā, ka varbūt kāds turisma ceļvedis citreiz mums izpalīdz ar maršrutu, bet tur ir daudz vairāk nekā vienkārši pārgājiens. Es saprotu, jūsu Facebook lapa ir piedzīvojusi arī tādu strauju diezgan izaugsmi, kad pēkšņi ir palielinājies arī tas sekotāju skaits. Tad tas arī ir gājis tā no mutes mutē, kad viens otram pateikšu, hei, klausies, ir tāda lieta, un tad pēkšņi viss piesako un arī grib. Vispār, jā, cilvēki ir ļoti aktīvi, viņiem pašiem tas interesē, viņi aicina draugus, un mums šī lapa ir mazākā 2 nedēļas, mums jau ir 900 sekotāju vairāk. Un jā, cilvēkiem tas tiešām interesē, un es redzu, ka pārgājienos nāk tiešām draugu bariņi, 5 cilvēki, katrs ņem savus draugus līdzi, un ja sākumā mēs jau 3, pasaucam savus draugus, mēs esam kā 9, mēs esam bijuši 86, mēs esam bijuši 19 pirms pāris dienām. Tas tiešām cilvēkiem ir tā interesīti. Kā jūs izvēlaties varbūt tos gala mērķus? Kādi ir bijuši līdz šim, un vai jūs arī taustaties jau tālākā nākotnē atklāt varbūt kaut kādus nezināmus tos turismu gala mērķus, vai kaut ko, kas nevienam nav zināms? Jā, pa lielam ir tā, ka mēs mēģinām izpētīt Latviju, un cik studenti var atļauties biļetītē turp atpakaļ. Tad sanāk tā, ka tuvāki mērķi, mēģinām arī neatkārtoties ļoti. Piemēram, Jelgava, Ķemeri, Sigulda, skaisti ļoti Lielvārdi un dažādas pilsētas, kas ir kādus 100 km tuvumā no Rīgas, lai mēs varam paspēt aizbraukt un atbraukt atpakaļ no rīta. Un, protams, ir mērķi varbūt Latvijā uz tālākam nostūriem doties. Un šobrīd tāds liels notikums, ka mēs gatavamies, ir 13. līdz 17. janvārī doties uz Stavangeri, Norvēģijā. Mēs jau esam atraduši lētās biļetes, nopirkuši 10 eiro turp, 10 eiro atpakaļ. Jā, tieši tā uz Norvēģiju par 10 eiro. Tas tik lēts biļetes? Tas ir tīri internetā piedāvājumi. Šobrīd nav sezona, lai dotos uz Norvēģiju janvārī, un tad arī ir šīs lētās biļetes, un tad mums būs nopietnas pārgājiens jau šīs 4 dienās. Mēs varam paspēt paveikt varbūt 2 dienu pārgājienu pa Norvēģiju uz skaistām vietām. Un jā, tā kā mēs noteikti mēģinām izrauties plašāk, attīstīt šo tālāk visā Latvijā un tad arī tālāk Eiropā un tā tālāk. Jūs dodaties uz Norvēģiju, tad Norvēģija arī šis pārgājiens būs tāds spontāns, ka ejam, kur acis rāda, vai tomēr notiek kaut kāda izpēta, uz kurienu, kurā virzienā, kur tas vai cits ceļš mūs aizvedīs? Jā, es domāju, drošības apstākļu dēļ mums būs padomā jau kaut kāda maršruta idejas un
cilvēku viedokļi. Daudz cilvēku, kas mums arī komentē un saka, mēs bijām tur pirms pāris mēnešiem, pirms gada, viņi mums iesaka, ko darīt. Un tad mēs apkoposim šo informāciju un radīsim kaut ko. Bet viens aspekts jau tas, ka tas vienā dienā tika izziņots, tas ir spontāni, un cilvēki nopērk tajā dienā biļetes, tātad cilvēki ir spontāni. Un kas notiks tur, es domāju, būs daudz arī tādi. Cik jūs tur jau dodaties? Trietā diez vai? Nē, tur, man liekas, pagaidām arī ir 20 plus cilvēki jau pietikušies šo. Tas būs bariņš, un es ceru, ka mēs būsim saliedēts bariņš, bet tad redzēs, domāju, katram būs savu piedzīvojumu, katram savas idejas, ko darīt. Nav tomēr tāda atbildība, ka dodas pārgājienā, un tad ir 80 un cik cilvēki, 19, un 19 arī liekas, tāda klase sanāk vest visur līdzi. Šim 85 cilvēku pārgājienam, mēs bijām nedaudz uztraukti sākumā, bet mums atradās ļoti daudz tādi aktīvi cilvēki, kas arī mums palīdzēja doties tajā pārgājienā ar GPS iekārtām, citiem cilvēkiem. Tiešām šis maršruts jau bija zināms, viņi turējās priekšā, mūs vadīja, visi tika uzraudzīti, neviens nepazuda, un kuri gribēja, tie varēja doties mājās ātrāk, pieņemsim, iekāpt kādā ātrākā pieturā, citi devās tālāk, pieņemsim, līdz Zinturiem, un tad beigās mēs satikāmies pirmajā vilcienā šā vai tā. Un šajā pēdējā pārgājienā mēs bijām 19, un mēs bijām ieviesuši jaunu lietu, kā lietot rācijas, lai mēs nepazustu. Tad mums bija 3 cilvēkiem bija rācijas, un tad vienā brīdī Matīs ar garajām kājām aizskrien tālu. Un tad viņš mums jautā, mēs jūs neredzam, kāpēc jūs tik ilgi nākat? Izrādījās, mēs bijām galīgi nepareizi aizgājuši, tad mēs sašvilpāmies, bļāvām, un tad kādu puskilometru gājām atpakaļ, un tad arī tikāmies vietā, kur mēs jau bijām nošķīrušies nepareizi. Redz, kā no kļūdām arī var mācīties, vai ne? Tad ieviešam jaunākas tehnoloģijas. Jā, mēs ieviešam tehnoloģijas, mēs domājam tālāk, varbūt kādu signālu reķitu nopirkt un tādas lietas, lai mēs tiešām justos droši. Jā. Lai arī pārējiem būtu tā sajūta tāda. Kā vispār ir? Vai šādos pārgājienos ir arī kaut kādi ierobežojumi, nezinu, vecums, daudzums, kaut kas, jo jaunieši jau ir tādi spontāni. Viņi pavelkās šitām spontānajām lietām. Es domāju, 9. klasē ir neviens vien arī izdomāt, kā grib iet tādā pārgājienā, bet vai ir tā, ka 18 plus vai kaut kas tomēr, kas ierobežo? Mums ir bijis jaunākais dalībnieks 14 gadi, tā kā droši. Un šis dalībnieks... Bet tad nav mammai vai tētim jānāk līdzi? Brālis Matīs, tā kā, tomēr labāk, es ieteiktu, lai būtu kāds tuvinieks līdzi, jo viss kaut kas var gadīties. Bet es domāju, ka tieši tā distance nav tas sarežģītākais. Es domāju, visi var paveikt. Bija jaunāki, vecāki cilvēki šajā lielajā pārgājienā. Es domāju, tas priekš visiem. Mēs to veidojam tā, lai katrs varētu doties tur. Ja tie jaunie cilvēki arī saka, forši pārgājiens, gribu doties, un mamma tagad mājās uztraucās, vai kā tur būs, noteikti tāliņu dzers un vēl kaut ko sliktu darīs. Vai tas tā ir, vai tomēr ir lietas, kuras jūs atstājat aiz pārgājienu? Šādas lietas mēs atstājam aiz. Tas tomēr mēs mēģinam reklamēt to veselīgo dzīvesveidu. Tas pilnīgi pretēji būtu, jo piekdienas vakaros citi cilvēki iet uz Vecrīgu, mēs dodamies pārgājienā uz kādu Latvijas vietu. Tāds, apmēram, tā ideja mums ir. Cik bieži vispār notiek šādi pārgājieni? Jo jūs esat tik dūli, ka pat janvārī dodaties uz Norvēģiju, tad es domāju, ka arī ziema un sniegs nebūs šķērslis tam, lai atkal izdomātu kaut kādus jaunus maršrutus un dotos vēl kodās ekspedīcijās. Jā, tieši pirms gada bija pirmais pārgājiens, un šajā gada laikā mēs esam nogājuši 12 pārgājienus, respektīvi tas ir 1 līdz 2 pārgājienu mēnesī. Un, tā kā novembris mums ir bijis tik patīkams silts, mēs nogājām jau 2 pārgājienus. Vai ir jau zinām kādi datumi, kur tālāk, vai šobrīd tas tuvākais ir Norvēģija? Oficiāli ir tas Norvēģijā 13. līdz 17. janvāris, bet pārgājieni spontāni. Viņi tiek paziņoti dienu iepriekš, perfektā gadījumā. Dienu iepriekš. Tagad es domāju, spontāni, tāpēc, ka jūs pēkšņi to visu arī izdomājat, vai spontāni, tāpēc, ka jūs mēģināt noķert to brīdi, cik ātri cilvēki reaģē uz to visu? Ir interesanti redzēt tiešām cilvēku reakciju, kurš ir tas spontānais vai kuram vienkārši gribās kaut kur doties, bet vairāk jau mēs vienkārši pēc sajūtām vadamies, vai arī pēc, piemēram, rudenī. Mēs tieši gribam noķert to rudeni, tad arī konkrēti tajā dienā jādodas, varbūt, kad ir tas skaistais laiks ārā. Un tas ir no daudz dažādiem aspektiem veidojas. Un, mēs to tiešām tik ļoti neplānojam. Tas galvenais mērķis ir, mēs darām ikdienā savus darbus, cīnāmies ar skolu, ar darbiem, un tad vienā brīdī mēs vienkārši dodamies. Neplānojam tik ļoti un dodamies. Tas tā burvība, kad
Jo cerēs, ka daudz ko ļoti saplāno, tad rodas stress, krēņķi, kaut kas neizdodas, nespēja saorganizēt cilvēks, bet šeit tā kā pilnīgi tas viss atkrīt, jo mēs tiešām tad arī to darām pēdējā brīdī. Ir kaut kāds līdzi ņemamo lietu ABC, kuram vajadzētu vienmēr būt līdzi somā? Mēs vienmēr Facebook eventiņā pierakstam klāt, ņemam līdzi siltu apģērbu, labus apavus, kas nelaiž ūdeni cauri, tāpat arī mitrumu izturīgu jaku vai lietus mētelīti, sviestmaizes un labu garstāvokli, un parasti ar to arī pietiek. Un, ja vēl silta tēja, tad ir vienkārši ideāli. Tad ir viss nokomplektēts. Bet tagad arī jāsāk domāt. Bieži vien tādas izklaides, kur arī, kā liekas, ejam tikai pastaigāties, vai vēl kaut ko ir par maksu, citas ir bezmaksas, kā ir ar jums, vai jums var pievienoties, un tad ir kaut kas jāiemaksā, nav jāiemaksā, kā tas viss notiek? Mums ir tā, ka tev ir jāņem līdzi nauda biļetītei, varbūt sviestmaizes, un tas ir tā tava tā samaksa. Un reāli tas mēs neprasam no neviena neko. Un šobrīd mēs esam ieviesuši arī tādu lietu kā nozīmītes, jeb bedžiņas. Un, ja tu nāc pārgājienā, tad tu saņem šīs nozīmītes. Un tas ir tā mazā balviņa, un jo vairāk pārgājienos jau teji, jo lielākas tās iespējas, ko tu iegūsi no mums un kā tu jūties arī pārgājienā, ir pavisam cita lieta, jo vairāk teji. Kur jums tie resursi rodas? Skatos, ir pat skaista krūzīte vai ne ar logo. Mums ir Anītas mamma jauki pacentās, uztaisīja uzlīmes. Es domāju, mēs nākotnē arī paši ar saviem studijās universitātē iespējamiem resursiem taisīsim tādas mazas lietiņas. Tā kā Matīs mums varēs arī parādīt tos bedžiņus, ko viņš ir taisījis universitātē. Mēs paši cenšamies radam tās lietas priekš pārgājienu. Reklamējam sevi, visu daram paši. Pats Matīs arī mums ir spontāni ieradies un tūdaļ arī laiks iekšā kadrā. Tur noteikti stāstīs arī pats vairāk. Vai varētu teikt, ka viņš ir pats tās idejas, tas pats kodoliņš, kurš nāca klajā ar šo domu? Es domāju, ideja nāca no mums visiem, bet Matīs tā persona, uzticības persona, parasti, kas vienmēr paceļ klausuli, pasaka, kur mēs dosimies, vienmēr lietas kursā, kur mēs ejam. Čau, Matī! Sveiki visiem! Ceru, ka mani dzirdat. Jā, spontāni mazliet kavēt esmu ieradies, un tieši braucot īstenībā automašīnā es sapratu, kas ir viena no tā pārgājiena esencēm, tāda tā kā gaismiņa iedegās. Un ir tā, ka esot pilsētā, tev ir ļoti daudz, kas, teiksim, nosaka tavu kustību vai ierobežo tevi mazliet. Piemēram, šajā mirklī, tik ātri, cik es varēju braukt, satiksmē tik ātri arī bija. Un savukārt spontānā pārgājiena laikā, kad tu esi mežā, tu vari kustēties tik ātri, cik tu vēlies, un tavu kustības virziens nav ierobežots, viss var notikt spontāni. Tas ir tas skaistākais, tā brīvība, tā iespēja izlausties, jo šeit pilsētā ir office, piemēram, mums ir 8 stundas jānostrādā, mēs tā sēžam, gribētos aiziet varbūt laukā, pelpot vai gaisu, bet tā kā nevar jānostrādā, un tad tur var visu īstenībā, vai ne? Viss ir iespējams. Kā ir mums Andris stāstīja, jūs esat izdomājuši arī tādas tā kā piespraudītas, kuras tad pienāks katram veicot to visu maģiskā somu rāžu. Varam vaļā. Ir dažādas piespraudītas, ja te ir 10 pārgājienos, tev ir īpašā 10 pārgājienu piespraudīta, ja te ir 3, tev ir 3 pārgājienu piespraudīta. Varētu teikt, ka mēs paši attīstamies kopā ar pārgājienu, jo pirmajā pārgājienā, ko mēs gājām, protams, tas viss nebija, un katru reizi mēs skatāmies, vēl varētu to ko uzlabot, un tad šis bija no pēdējā pārgājiena, kurš bija 17. un 18. novembrī, tad tāds tā kā maziņš 18-nieciņš par simboliku 18. novembris. Andris tūlīt parādīs īpašo 3 pārgājienu nozīmīti. Tā ir pēc 3 pārgājieniem. 3 pilītes. Jā, tas ir mūsu logo. Tas ir mūsu logo. Tās 3 pilītes, īstenībā tā doma tur ļoti dziļa iekšā pēc būtības, jo mēs bijām 3 cilvēki sākumā, kas radīja šo pārgājienu kopā, kā jau Andri minēja. Un arī tās ir tādas 3 lāpu gaismas naktī, piemēram, vai ne, un arī mazliet kā tāda lāča ķētne, kā šis savvaļas, un galvenokārt tā kustība uz priekšu, un 3-kārtīgi nevis viens mēs ejam, bet vairāk grupiņā un kaut kā tam. Kā vispār ir arī tagad pieminēja lāpas, un es tagad aizdomājos, kā jūs tumsā ejat pa kaut kādu mežu? Tas ir labs jautājums. Parasti, ka cilvēki atnāk sākumā, viņiem visi saslēdz lukturīšus, un tā tur mēģina izgaismot visu mežu, un kaut kādā mirklī viņi saprot, ka nevarēs, kad ir tumšs laukā. Un kaut kā vidēji pēc 3-4 stundām, kad sāk beigties baterijas vai kā, tad ir tas skaistākais mirklis, ka acis pierod. Varbūt pirmajā pārgājienā gluži ne, bet cilvēki, kur jau vairākas reizes ir bijuši pārgājienos, viņi ir tā, ka viņi praktiski arī pat ir reglas priekšā un ir aizaudzes samērā, viņi jau redz, un kur iet, un pēdējā pārgājienā sevišķi bija tā, ka bija ļoti tādā ziņā arī, īstenībā pat nebija īstenībā mēnesis, bija tikai zvaigznes, es domāju, tā ir zvaigžņu gaisma, un viens puisis tāds teica, kurš arī, kas ir interesanti, tā kā tie cilvēki, kas piedalās, tur ir gan baņķieri, gan dizaineri, gan studenti, un viņi visi tā kā naktī ir
vienā līmenī un runā savstarpēji. Un viens teica, ka īstenībā tās nesot zvaigžņu gaismu, bet tur kaut kā iznāk atmosfēra, atstaro saules starojumu kaut kur ionosfērā, un kur viņš tā kā mazliet izgaismo to apkārtni, ka nav pilnīgi tumšs un var redzēt. Un tā arī bija tie cenas tīrili, mēs ejam, var redzēt laipu, var redzēt visu, un tas ir tas, ko fotografijā nevar īsti iemūžināt. Un varbūt ar ļoti tādu ilgu nekustīgu šāvienu var Andru labāk pastāstīt kā mūsu fotospeciālists, bet tā īsti to var redzēt tikai ar aci, un tas ir forši. Tas ir forši. Tad tā jūsu mērķa auditorija laikam arī ir diezgan dažāda un raiba, ka pulcē ne tikai kaut kādus jauniešus, bet arī pat, saprotu, dažādu jomu speciālisti nāk pie jums. Es pirms kāda gada lasīju tādu grāmatu Remarka, man liekas, tā bija Lisabonas nakts. Man ļoti iepatikās viens citāts tur, un tas citāts bija tāds, es tagad neatceros precīzi, bet tā doma ir tāda, ka naktī cilvēki ir tas, kas viņi īstenībā ir, nevis tas, par ko viņi ir kļuvuši. Un arī šodien braucot uz šejieni, mirklī, es vēl domāju, ka es paspējušu, un prātā tāda doma, ka īstenībā pārgājienā, ikdienā mums ir šīs lietas, par ko mēs esam kļuvuši. Piemēram, es studēju arhitektūru, Andra ir fotogrāfs, vēl kāds tur ir, teiksim, dizainers, kāds cits ir vēl varbūt pat no students, bet vidusskolnieks. Un mežā mēs esam kopā, tur varbūt, nezinu, finanses analītiķis iet kopā ar mākslinieku, un viņiem ir par ko runāt, par to, kas ir apkārt. Un tas saved cilvēks ļoti skaisti kopā. Droši vien aicinām arī tevi un visus pārējos arī pievienoties un izbaudīt redzēt, to. Kur var uzzināt visas ziņas. Jā, tad visas tās aktualitātes laikam arī parādās šeit pat tās Facebook lapā, un tur var visam sekot līdzi, vai jūs esat arī aktīvi Twitteros, Instagramos, kaut kur vēl var. Twitters ir nākamais solīts, un Instagrams arī jāuzstājas. Pašlaik ir YouTube kanāls, ir Facebook lapa. Bildes glabājas Flickr. Flickrā, jā, un mums ir video bieži liekam, lai jūs varat redzēt, ja jūs nebijāt, un vai netikāt, tad jūs varat redzēt, kas īsti notika. Kaut kā tā. Tad es sapratu vismaz no Andras, ka tāds tālākais lielais mērķis ir došanās uz Norvēģiju. Vai varam sagaidīt, ka pa starpā jāsako līdz lapai un arī būs kaut kāds ašais pārgājiens? Janvāra sākumā arī plānojies tāds varbūt 2 dienu, tāds daļai spontāns pārgājiens ar tādu arī kopīgi jaunā gada atzīmēšanu, varbūt kādā interesantā vietā, mežā, un tad varbūt arī pirti var noiet. To mēs vēl skatīsimies, bet arī kaut ko tādu plānojam, tādu mazliet ilgāku, un arī regulāri vidēji reizi 2 nedēļās tā spontāni kaut kas notiek tur. Droši iesakām sekot, un tad jau kas zina. Vai ir kaut kā īpaši jāpiesakās, vai arī tas jums pašiem ir spontāni, cik atnāk, tik ejam? Ir tā, ka parasti cilvēki nospiež join Facebook lapā, tad mēs tā orientējoši redzam, mēs bijām īstenībā pārsteigti, jo tajā reizē, es pieņemu, kā stāstīju par 100 citur cilvēkiem, un arī pēdējā reizē, tur reāli tā svārstība kā 30% vidē ir, kas ir ļoti tāds labs rādītājs, ka cilvēki, kuri nospiež jā, viņi tiešām atnāk. Varbūt tāpēc, ka tas laiks jau nav ilgs, tas ir reāli tikai viena diennakts vidē, un viņi nospiež join, viņi nepaspēja pārdomāt, jo viņi jau nospieda kaut kā tā. Tas ir tāds labs domu gājiens, jums vismaz tāds plāniņš tam visam, kāds darbosies. Jāsaka, milzīgs paldies, ka Andri jau paspēja man daudz izstāstīt. Man prieks, ka tas spontāni mums pievienojies arī beigās, bet jāatgādina jums arī skatītāji, ka sekojiet līdz lapai Facebookā, kur arī ir redzama šeit patās spontānais pārgājiens, un tur tad arī varēsiet redzēt visu par un ap to, kurp varēsiet doties, kurp izzināt jaunus arī vietiņus un nostūrus Latvijā, un tad, kas to zina, varbūt arī ceļot kopā ar Andru un Matiju, jo pēc tam projām uz Norvēģiju. Vai ne? Mēs izgaidīsim. Tieši tā. Tā kā jā, visi sekotāji tiek gaidīti un noteikti dariet to. Un es domāju, ka šis varētu būt tāds diezgan interesants piedzīvojums gan jaunajā gadā, gan arī visos citos datumos. Tādēļ izmantojiet arī šīs iespējas. Bet, ko mums ir jāķerās klāt vēl arī pie citiem pasaulēm.